Šodien parunāsim par to, kā iekāpt otra cilvēka kurpēs un kā tur var palīdzēt Eiropas nauda. Sakarība ir ar Eiropas kohēzijas fonda līdzekļu palīdzību. Latvijā ir izveidota spēle, kas ļauj mums visiem labāk saprast, kā jūtas cilvēki ar dažādām veselības problēmām un kas ļauj iejusties viņu ādā un kas ļauj saprast, kā viņiem ik viens no mums var palīdzēt. Šodien ciemos pie mums ir invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons, sociālā darbiniece un projekta vadītāja Dace Ikauniece. Labdien! Dace, šodien jūs esat atnākusi ar veselu spēli. Un stāsts tiešām būs par to, kā no problēmām, par ko cilvēki dažkārt klusē visu savu dzīvi, kā no cilvēkiem ar kustību un dažādiem citiem veselības traucējumiem, uzzinot īstās lietas, var nonākt līdz īstai palīdzībai. Un ne tādā ziņā, kā pārveidojot pilsētas un apsūdzot pašvaldības un sūdzoties un rakstot bēdīgus rakstus vai sūdzoties zvanot uz radio un tam līdzīgi, bet reāli palīdzot mums kā sabiedrībai saprast, kā jūtas otrs cilvēks un ko darīt, lai viņam palīdzētu viņu izvilktu. Varētu teikt, ka no peļķes. Tāds ir arī šīs spēles nosaukums. Jā. Kā jūs nokļuvāt līdz spēlē peļķe un ko tas īsti nozīmē? Kur parādījušā izskatās mūsu diskriminācijas izpratnes spēle peļķe. Man gan mazliet jāprecizē, ka šie risinājumi ietver arī dažādus jūsu iepriekš nosauktos arī veidus, kā var mainīt un kaut ko uzlabot mūsu valstī, arī rakstīt rakstus un runāt un vērsties pie sabiedrības. Un, jā, mēs esam izveidojuši šādu, es teiktu, unikālu spēli, jo spēle ne tikai aktualizē sabiedrībā aktuālas problēmas, ar ko saskars cilvēki ar dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem, bet arī veicina izpratni, empātiju sabiedrībā mums ikvienam kopumā. Ar to šī spēle ir unikāla, ka viņu var spēlēt ik viens, un ik viens iegūst šīs prasmes gan, kā risināt problēmas, jo tas nedaudz ir iekudēts šajā spēlē. Viņa nav līdzīga kā cirkus un kurš ir uzvarētājs, bet arī var šādā veidā arī mēs esam modificējuši, kad spēli var spēlēt, jo mēs zinām, ka bērniem un jauniešiem ir vajadzīgs azarts, bet tā galvenā spēles esence slēpjas diskusijā, spēles sarunās un to, kā mēs viens otram varam kādus risinājumus ieteikt un cik dažādi var būt risinājumi, kā risināt grūtības, kurās mēs esam nonākuši. Kā jūs nonācāt līdz spēles idejai? Es saprotu, ka jūs braukājāt pa visu Latviju, es domāju, Apeirons un viņa draugi, un tikāt runājāties ar cilvēkiem. Tas jau bija projekta īstenošanā, tas bija veids, kā mēs apkopojām šīs situācijas, ar ko saskarās cilvēki ar invaliditāti, bet pat ideja dzima mūsu pašu apvienības Apeirona starpā kolēģu, jo mēs šobrīd aktīvi veidojam un domājam, kā radīt un izmantot neformālās izglītības metodus, jo mēs esam sapratuši, ka tas ir viens no tādiem labākajiem veidiem, kā izglītot sabiedrību, jo tās nav tādas tipveidā prezentācijas vairāku stundu garumā, kur varbūt ir ļoti grūti mūsdienu jau sabiedrībā uztvert šīs lietas, un tad mēs mēģinām atrast dažādus radošus risinājumus, kā nodot šo mesiģu, šo domu, ko mēs gribam pateikt, šo sajūtu, kā radīt, nevis stāstot gudras lietas, bet parādot tādā neikdienišķā veidā. Un tā radās spēle. Mēs uzlikām sev tādu arī izaicinājumu, jo mēs esam par to, ka viss, ko mēs darām, ir jābūt universālam un iekļaujošam, pieejamam ikvienam.
Un tas bija laikam tas projekta īstenošanas laikā vislielākais izaicinājums radīt to spēli, ka viņi var spēlēt tik viens. Un es teiktu, ka mums tas ir izdevies. Šīs ir domāts tieši gan par materiāliem spēles. Teiksim, šīs kartītes, ja jūs pataustat, tās nav papīra. Kartons mēdz nobružāties, salocīties, aplieties. Un šīs ir tādas plastikāta kartītes, kuras nenonēsāsies. Un viņas ir tā kā viegli sataustāmas, un viņas ir dažādi izmēri. Mēs esam domājuši par to, lai varētu atšķirt arī cilvēki, kuriem ir redzes ierobežojumi. Varbūt būtu vērts nedaudz parādīt kamerā šo spēles laukumu un pastāstīt īsti par spēles pašu būtību. Jā, jo tas nav cirks, tas nav domino. Tas nav cirks, tas nav domino tiešām. Tātad galvenais jautājums ir par un ap diskrimināciju, jeb tām situācijām, kā cilvēki, kuras ir piedzīvojuši. Un kā es minēju iepriekš, tās tiešām ir reāls. Cilvēku Latvijas sabiedrībā ikdienā piedzīvotas situācijas, tās nav izdomāts. Un mēs esam apbraukājuši Auci, Roju, Smilteni, Rēzekni un tāpat Rīgā apzinājuši un mums varēja iesūtīt e-pastā, tā kā mēs esam viņus apkopojuši, un tad tās ir tās kartiņas, kas ir situācija. Tad dažās kartiņās var vēl papildus izvēlēties to invaliditāti, un tā peļķe, jeb tā draudīgā melnā, tā krāsa, kas šeit ir tas sākums, ka tā situācija, kurā tiek iedota tā loma, tā situācija ir tā sliktā, tā diskriminējošā situācija, un tad tas, ko mums visiem māca speciālisti, tad vajadzētu nodefinēt, kā mēs jūtamies, tās savas sajūtas. Jo tās bieži vien tas spektrs reizē mēs aprobežojamies ar slikti, viss ir slikti.lv, bet te ir neliels špikeris uzrakstīts, ka tās negatīvās sajūtas ir daudz plašāks. Tas spektrs ir daudz vairāk kā sabijies vai nomākts, un tās situācijas var padomāt, kā tā situācija rada tās kādas emocijas. Un tad iesaistās visi pārējie klātesošie šajā spēlē, un viņi paņem šo resursu kartīti, kas ir dažādi resursi, ko mēs esam iedevuši. Var arī atvesināt spēli un var izdomāt savus resursus. Tas atkal ir no dalībnieku vēlmes būt radošiem. Un tad katrs no tiem dalībniekiem pārējiem dod to risinājumu, izejot no tās kartītes, kādu viņi ir izvilkuši, vai tā ir ģimene, vai tas ir policists, vai tā ir nauda, vai tas ir ierēdnis pašvaldības vai valsts, vai tas ir nevalstiskā organizācija, tad dod šo risinājumu, kā tajā konkrētajā situācijā šis resurs varētu palīdzēt. Un tad spēles noslēgumā, uzklausot šos risinājumus, tad ir tā atgriezeniskā saite, kurš risinājums varbūt palīdzēja, kuru izmantoja. Un tad ir tas galvenais jautājums, kā tu jūties tagad? Un tad arī te ir nedaudz priekšā pateikts, kādi emocijas varētu rasties, kādas sajūtas, bet ir arī ļoti objektīvi, kad nepalīdz neviens no šiem risinājumiem, bet būtībā tā emociju gama mainās, tā spēles pieredze, kas mums ir izspēlējot šobrīd, pierāda to, ka tās emocijas no tās negatīvās tomēr pāriet uz to pozitīvo. Un tad ir tā saulainā puse, un tad mēs esam izkāpuši ārā no peļķes. Es saprotu, ka jūs esat arī braukājot pa Latviju un šo spēli jau vairāk kārt izspēlējuši. Kādas ir tās sajūtas cilvēkam, kur tiešām ir piedzīvojuši dažādu veidu diskrimināciju? Jo īpaši cilvēki ar invaliditāti, lai kā mēs visi kā sabiedrība un kā valsts censtos, joprojām piedzīvot dažādus šķēršļus, dažādas attieksmes. Es saprotu, ka nācies uzklausīt arī ļoti emocionālus stāstus. Jā, tas bija pagājušajā gadā tajā projekta pirmajā daļā, kad mēs vācām šos diskriminācijas stāstus. Mēs bijām pie mūsu projektu partneriem, pie nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv cilvēkus ar invaliditāti reģionos, un tas bija diezgan emocionāli šīs tikšanās, un šīs situācijas bija, un tās sajūtas, kas bija palikušas, tas bija cilvēki gados,
manā gadījumā, es varētu teikt, manas vecmāmiņas gados ar asarām acīs atcerējās tos piedzīvoto daudzus gadus atpakaļ situāciju un dalījās. Bija arī tādi, kas nevarēja padalīties ar to savu situāciju, jo tas pārdzīvojums bija tik liels. Un tās situācijas ir ļoti ikdienišķas. Tās ir darbs, tās ir sabiedriskais transports, ārstniecības iestādes, tas ir iespēja pārvietoties no punkta A uz punktu B. Un tas ir tik ļoti ik uz stūra un ļoti daudz, kas joprojām arī ir saglabājies. Mums joprojām ir izaicinājumi ar sabiedrisko transportu, ir speciāli jāizsauc vai ir jāizsauc speciāli 24 stundas iepriekš. Tur nemaz tā vienkārši šodien saulainā dienā nemaz nevar nokļūt uz jūru, ja tu esi tā izdomājis, ja tev ir nepieciešams šis speciālais pacēlājs uz platformu. Tā kā tādas ļoti daudz lietas, kas varbūt visiem pārējiem ir tādas grūti iedomājams, jo mūsu ikdiena ir pilnīgi cita. Tad cilvēkiem ar invaliditāti tie ir ļoti daudz izaicinājumu. Viņš nevar paredzēt, saplānot, ka tas tieši tā, kā es esmu ieplānojis, notiks, jo tu nezini, kas aiz kuras stūra būs kāda remontdarbi vai kur būs mainījies, vai tur būs iespēja nokļūt. Nav paredzamības, nav šīs garantijas, nav šīs drošības sajūtas. Un tad, kad mēs atkal tā projekta gaita paredzēja, ka pēc spēles izveidošanas mēs braucām atkal uz reģioniem. Mēs bijām apmācījuši tādus spēles vēstnešus, un tad mēs braucām un spēles vēstneši spēlēja savās organizācijās. Un cilvēki bija priecīgi, dalījās ar šīm emocijām, un viens no tādiem man pašai likās tādiem pārsteidzošākajiem secinājumiem bija par to, ka arī starp cilvēkiem ar invaliditāti katrs ir pieredz to savus ierobežojumus. Un tad, kad izvelk to kartiņu, kur ir citi ierobežojumi, citi invaliditāti, tad arī ir jāiekāp tajās otru kurpēs, par ko nav aizdomājies. Un tad arī šādi bija atziņas par to, ka tas arī ir bijis vērtīgi. Un es teiktu, ka šī spēle ir savā veidā arī izglītojoša. Viņai ir šī funkcija, jo mums spēlē ir izveidota tāda speciāla kartīte ar 6 burtiņiem, kur mēs esam paskaidrojuši, kas ir cerebrālā trieka, jo varbūt cilvēki, kas nav saskārušies ar šo funkcionālo traucējumu kaut kādām izpausmēm, tad viņi var uzzināt, kāpēc tas varētu radīt kaut kādas tādas diskriminējošas situācijas, vai kas ir servisa suns. Un tas arī ir diezgan daudz tāds vēl sabiedrībā mums Latvijā tāds nezināms. Un līdz ar to var arī daudz ko uzzināt spēlējot šo spēli. Es saprotu, ka tai spēlē ir ļoti liels potenciāls tādā gadījumā īpaši jaunu cilvēku vidū palīdzēt viņiem saprast otra cilvēka sajūtas un iespējams rīcības modeļus. Jā, tas, ko teica arī reģionos, kur mēs viņus aicinājām izmantot šo spēli un iet dažādās vietās un spēlēt, tad to, ko teica mūsu reģionālie kolēģi, viņi teica, ka tas viens, ko viņi darīs, viņi aicinās savus vietvaras, savus pašvaldības vadību, deputātus un domas pārstāvjus ar viņiem kopā paspēlēt šo spēli. Un otrs, ko visbiežāk minēja, tās ir skolas, iet uz skolām un stāstīt un spēlēt ar skolēniem. Un tā ir arī mūsu tas redzējums par šīs spēles nākotni, šo tādu tālāko izmantojamību. Tas būtu lielisks materiāls skolās, es teiktu, vairāk vidusskolas posmos un tieši sociālo zinību skolotājiem, kā tāds materiāls metodiskais, ar ko pārunāt šīs tēmas nevis atkal ar prezentācijām un teorētiski, bet tieši šādā neformālā veidā izspēlējot spēli un padiskutējot par tām tēmām.
iekāpjot otru cilvēku kurpēs. Un es esmu diezgan pārliecināta, ka mūsu nākamā jaunā paudze daudz savādāk šo skatījumu veidos par lietām, ko viņi varbūt kā viņi ikdienā savā dzīvē, vienalga kādu profesiju viņi izvēlēsies, vai viņš būs ārsts, vai viņš būs strādās pašvaldībā, vai viņš būs policists, vienalga tas skatījums, tā pēdas, tas nospiedums paliks tā emocija, jo šī spēle balstās uz sajūtām. Tas nav par to, ko tu uzzini, tik daudz vai iemācies, bet tā sajūta, ko tu piedzīvo. Es domāju, ka šī ir ļoti laba Eiropas naudas iztērēšana. Es saprotu, ka šis ir Eiropas projekts, jo bieži jau cilvēki saka, tā Eiropas nauda pazūd nezinu kur, aiziet nezinu kur. Šeit viņi ir likta lietā ļoti tādā ilgtspēlējošā veidā. Jo tā varētu būt liela nākotne, ja mēs visi spētu ne tikai saprast, ka otram cilvēkam ir grūti, bet sajust. Jā, tas ir tas noteikti. Un es gribētu teikt, tā spēle ir unikāla arī ar to, ka viņa ir pieejama cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, kā es te rādīju šīs kartiņas, katrai kartiņai, tai situācijai. Otrā pusē ir QR kods, kuru noskanējot, kvadrātkods, kuru noskanējot, tad YouTube kanālā ir ievietots video, kur ir gan audio ierunāts šis teksts, gan arī zīmju valodā. Un līdz ar to tas padara šo spēli pieejamu, un tā ir tā unikalitāte, kad nav tas ierobežojums, kad to var spēlēt tikai cilvēki, kuriem nav invaliditātes. Jo, ja mēs ejam spēļu veikalos, ir diezgan ierobežots klāsts spēļu, ko var iegādāties vai ko var spēlēt, ja ir kādi redzes vai dzirdes ierobežojumi. Tā kā tas man liekas, mums bija grūti atrast kādu citu spēli, kur varētu spēlēt tik viens. Tad spēle ir pavisam nesen sākusies, un tad tā ir. Projekts ir. Mēs varētu cerēt, ka spēlēs visu Latviju. Mēs gribētu, lai tā spēle tiešām iedzīvojās, un tiešām, ja ir iespēja vai to saredz, kā mēs to varētu īstenot caur skolām, mēs ļoti labprāt priecātos. Ja ar mums sazinātos, mēs ļoti meklēsim šīs iespējas, jo spēle ir izstrādāta, un es domāju, ka tālāk ir jāplāno, kā to ieviest tā, lai tas būtu pieejams. Tā varbūt, tas viens no variantiem varētu būt, ka tā varētu būt iegādājuma spēļu veikalos, bet droši vien tās izmaksas spēles ražošanas ir pietiekami lielas, lai viņi varētu būt dārga iegādēji ģimenes lokā, bet kādām organizācijām vai iestādēm tas varētu būt brīnišķīgs materiāls tādai arī, kā saka, kolektīviem, neformālajai tādai gaisotnē izspēlēt, ja ir tas mērķis veidot vai attīstīt to sociālo empātiju un atbildīgiem uzņēmumiem. Tas varētu būt arī tāds labs veids, vai arī tie, kas nodarbojās ar neformālo izglītību, kur organizē dažādas aktivitātes, kur tas mērķis ir veicināt izpratni par šo iekļaujošo principu. Tad šis arī varētu būt ļoti labs materiāls līdzeklis. Vēl viena metode. Paldies! Paldies!